Zariki, šajā sērijā mēs atbildēsim uz jautājumu, vai kāda no iedzimtajām parādībām ir pierādīta kā evolūcijas rezultāts, vai arī ateisti un evolucionisti akli tic, lai aizpildītu savas zināšanas plaisas. Kad ateisti noliedza Dieva esamību un līdz ar to arī to, ka pastāv cilvēkiem Dieva dota iedzimtība, viņi nonāca grūtībās, jo viņiem nebija izskaidrojuma nevienai no iedzimtajām parādībām, piemēram, reliģiskajai tieksmei, morālajai tieksmei, mērķtiecības sajūtai, brīvai gribai un instinktiem. Šīs parādības pēc būtības šķiet nemateriālas. Tāpēc viņi meklēja tām materialistiskus skaidrojumus, un viņi apgalvoja, ka visām šīm parādībām ir materiāli cēloņi darviniskās evolūcijas ietveros. Tātad vai nu konkrētā iedzimtā parādība ir noteikta ar kādu konkrētu gēnu vai gēnu grupu, vai arī tā ir radusies no citām ar gēniem saistītām īpašībām, kuras daba ir atlasījusi. Vai arī iedzimtās parādības vai konkrētā iedzimtā parādība ir darviniski atlasīta, pat ja mēs nezinām, kā šī parādība sākotnēji radās, bet tā parādījās un pēc tam tika atlasīta. Un jautājums ir, vai viņa apgalvojumiem ir zinātniski pierādījumi. Kas attiecas uz trešo iespēju, mēs nezinām, kā tā radās, tad atsaukšanās uz nezināmo ir arguments, ko ateisti nepieņem no ticīgajiem, kad tiek skaidrots parādības. Tātad vienīgais skaidrojums, ko var pārbaudīt un pārbaudīt tā patiesumu, ir iedzimto parādību saistīšana ar gēniem, lai varētu apgalvot, ka kāda īpašība konkrētā organismā ir saistīta ar noteiktu gēnu. Ir noteiktas zinātniskas metodes, lai pierādītu šādas saiknes esamību. Pirmā metode ir gēnu pievienošana, insercija, apaugļotai olšūnai vai gēna izņemšana, deletion, un tad novērot, vai tas noved pie konkrētas īpašības parādīšanās vai izzušanas, un tas ir iespējams dzīvniekiem, piemēram, tā sauktajām gēnu izslēgtajām pelēm, knockout mice. Taču tas nav veikts cilvēkiem. Turklāt šajā procesā iesaistās sarežģīti faktori, piemēram, kompensējošie mehānismi, kas var kompensēt, piemēram, izņemto gēnu. Tādēļ cilvēkiem iespējamā metode ir veikt ģenētisko skrīningu un pierādīt, ka tiem, kuriem ir noteikta īpašība vai nosliece, ir gēns, kas nav sastopams tiem, kuriem šīs īpašības vai noslieces nav. Vai arī viņiem ir gēni, kur ekspresija notiek atšķirīgi nekā citiem, kas, piemēram, ir pazīstams kā epigenētika. Šī metode ir saistījusi dažas ķermeņa īpašības un slimības ar ģenētiskiem cēloņiem. Labi, atgriezīsimies un teiksim, ka ateisti un darvinisti ir piemērojuši darvinizāciju jebkam. Un viena no lietām, ko viņi darvinizēja, bija iedziņas parādības. Ir gara grāmatas saraksts, kas balstās uz šo pieeju, piemēram, dievišķais gēns, evolucionārais pamats morālajai tieksmei, evolucionārais pamats brīvībai, darvinistisks skatījums uz vecāku mīlestību, pārošanās seksuālās vēlmes evolūcija un vēl daudz kas cits. Tagad pārkāpsim pāri darvinistu apgalvojumam, ka ir īpašības, kas radušās mums nezināmos veidos, bet tika atlasītas, jo frāzi mums nezināmos veidos nav zinātniski pārbaudāma. Paliek saistība ar gēniem, tāpēc, balstoties uz iepriekš minētajām zinātniskajām metodēm, lai pierādītu ģenētisko saikni ar īpašībām, vai kādam no šo darbu apgalvojumiem ir zinātniski pierādījumi? Vai ir identificēts kāds gēns, kas atbild par kādu iedzimtu tieksmi? Un šokējoša atbilde ir nē. Tie ir tikai apgalvojumi bez zinātniska pamata. Tas nozīmē aklu darvinistisku ticību. Šie darbi pat neuzdod jautājumu, vai iedzimtajai parādībai patiešām ir materiāls cēlonis, bet uzskata atbildi par pašsaprotamu un tās esamību par neapstrīdamu patiesību. Un tad tie pāriet pie tēmā, piemēram, apspriežot, kāda evolūcijas ziņā ir iedzimto parādību lietderība, izplūstot tukšā, bezjēdzīgā tekstā. Šo darvinismu attiecībā uz visu bez pierādījumiem ir kritizējuši pat daži paši ateistiski darvinisti, tostarp ateists, darvinists un vides un evolūcijas profesors Džerijs Kvins, kurš savā grāmatā ar nosaukumu Kāpēc evolūcija ir patiesība, Kvins raksta, ka psihologi, biologi un filozofi ar vien uzmācīgāk tiecas darvinizēt katru cilvēku uzvedības aspektu. Līdz ar to šie pētījumi pārvēršas par kolektīvu zinātnisku spēli. Veids, kā tiek pārveidotas iespējamās lietu evolūcijas schēmas, balstoties uz plašu iztēli, nav zinātne. Tas ir vienkārši pasakas. Labi, kā izņēmums mēs redzam, ka Dīns Hemers, atšķirībā no pārējiem autoriem, runāja par konkrētu gēnu, lai izskaidrotu cilvēka reliģiozitātes tieksmi.
Taču, kā redzēsim, Hemers ir čempions nepamatotu apgalvojumu izteikšanā, kurus pārējie pētnieki pat atspēko. Viņš savu grāmatu Dieviškais gēns balstīja uz vienu apšaubāmu pētījumu, kuru pats nepublicēja un kura rezultātus neviens pētnieks pēc viņa nav spējis atkārtot, kā norādīja Karls Cimers. Pat daži ateisti paši izsmēja viņa apgalvojumus, sakot, nav ne dieva, ne dievišķā gēna. Patiesībā tie, kas apgalvo, ka iespējams atrast konkrētu gēnu, kas saistīts ar noteiktu iedzimtu tieksmi, šie cilvēki vai nu ir apkaunojoši nezinīgi par ģenētikas zinātni, lai arī kādi doktora grādi viņiem būtu, vai arī viņi maldina savu auditoriju. Jau gadiem mūsu zināšanas par gēnu saistību ar īpašībām liecina, ka tas ir daudz sarežģītāk nekā mēs domājām. Kā tas redzams šajā zinātniskajā rakstā, kas publicēts pazīstamajā žurnālā Nature 2008. gadā, kurā norādīts, ka ģenētiskā koda atšifrēšana Human Genome projektā mūs pievīla cerībās. Ja mēs atklājām, ka pat tādas fiziskas īpašības kā augums un garīgās slimības kā šizofrēnija, kurām šķietam ir saistība ar iedzimtību, pat tās nevar attiecināt uz vienu gēnu vai pat uz noteiktu gēnu grupu, un ka viss ir daudz sarežģītāk nekā tika mācīts skolās un universitātēs. Citi pētījumi norāda, ka viena uzvedības īpašība var būt saistīta ar tūkstošiem gēniem, no kuriem katrs sniedz tikai nelielu ieguldījumu šajā īpašībā. Tomēr šie pētījumi atzīst, ka nav iespējams noteikt šos pieņemtos gēnus. Tas jau vispār pieņemam, ka pastāv kāda saistība, jo ir skaidrs, ka šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts un neskaidrs. Un tomēr parādās tādi kā Hammers un saka tev dievišķais gēns, un rietumu mēdījos redz virsrakstus, piemēram, šis konkrētais gēns nosaka, vai tu balsosi par republikāņiem vai demokrātiem, kas ir jautājuma vienkāršošana, nenopietna attieksme un cilvēku prātu apmānīšana. Un, lai gan mēs nebrīnamies, ka šādi smieklīgi apgalvojumi var ietekmēt daļus jauniešus, kuri ir tālu no zinātniskās vides, patiesi pārsteidzoši ir tas, ka tos izplata cilvēki, kuriem ir vismazākās zinātniskās pētniecības pamatzināšanas, ārsti vai studenti medicīnas un bioloģijas jomā. Un pirms turpinu, vēlos teikt, ka teorētiski neredzu nekādu šķērsli tam, ka Dievs varētu cilvēkā radīt gēnus, kas palīdz veidot iedzimtas tieksmes. 4. sērijas epizodē mēs jau paskaidrojām, kāpēc, ja tas patiešām pastāv, tas ir vēl viens pierādījums radītāja esamībai un viņa varenībai. Bet patiešām nosodāmi, ļoti nosodāmi ir tas, ka materiālisti balsta savu skaidrojumu par iedzimtajām parādībām uz šo gēnu esamību vai uz vēl neatklātiem evolūcijas ceļiem kā alternatīvu radītāja esamībai, lai gan viņiem nav nekādu pierādījumu tam, un tādējādi viņi noliedz to, uz ko balstās visi pierādījumi, aizbildinoties ar to, kam nav nekādu pierādījumu. Nosodām ir tas, ka ateisti pārmet mums ticību Dieva eksistencei kā ticību nezināmajam, lai gan pierādījumi liecina par viņa esamību. Viņa nejūt nekādas grūtības ticēt nezināmajam šo gēnu vai vēl neatklāt skaidrojumu esamībai, uz kuriem viņiem nav nekādu pierādījumu. Nosodāmies tas, ka ateisti apgalvo, ka mūsu ticība radītāja esamībai ir tikai mēģinājums aizpildīt zināšanu ropu. Tas ir, mēs nezinām dažu parādību cēloni, tāpēc pieņemam Dieva esamību, lai tās izskaidrotu. Un tas nav pareizi islāma ticības sistēmā. Kamēr paši ateisti izmanto šo aklo darvinisko ticību, lai izskaidrotu parādības, kuras viņu materialistiskā pieeja nespēja izskaidrot. Viņi noliedz radītāja esamību, tāpēc bija nepieciešams kāds aizvietotājs. Materialistisks aizvietotājs, kas noliedz dvēseli un iedzimto dabu, uz šī aizvietotāja viņi uzcēla pīlis, izdomāja apgalvojumus un stāstus, sarakstīja grāmatas un rīkoja lekcijas par neko uz milzīgas ilūzijas pamata. Vai ir kāda aklāka ticība par šo? Vai ir vēl lielāka prāta iznomāšana par šo? Vai ir vēl lielāka zinātniskā aizspriedumainība un iepriekšēji spriedumi par šo? Tieši ar šiem apvainojumiem viņi apmētā musulmaņus. Vai ir kāds, kam šie pārmetumi vairāk piedars nekā šiem ateistiem un darvinistiem? Viņi apgalvo, ka pastāv pretrunas starp islāmu un realitāti, kā arī starp islāmu un eksperimentālo zinātni, lai gan paši, piemēram, sakot, ka cilvēkam nav brīvas gribas, bet viņu vada gēni, visaugstākajā mērā nonāk pretrunā ar realitāti, kas uzspiež, ka cilvēkam ir brīva griba, lai arī cik viņi to noliektu. Un necieņa pret eksperimentālo zinātni izpaužas apgalvojumos par gēniem bez jebkādiem pierādījumiem. Un tas viss ir cena par spītēšanos iedzimtajiem pierādījumiem par Dieva esamību.
Ar to mēs esam pietuvojušies sarunas beigām par iedzimtajiem pierādījumiem, un mēs nevēlamies pārāk izvērsties un novirzīties no tēmas, bet vēlamies minēt piemēru par maldināšanu, ko ateisti un darvinisti veids zinātnes vārdā. Un tas ir homoseksualitātes attaisnošana, apgalvojot, ka tai ir ģenētisks pamats. Apskatīsim vēl vienu piemēru par sekām, kas rodas noliedzot cilvēka instinktu iedzimtību un mēģinot tos skaidrot tikai materialistiski, par ko mēs runāsim nākamajā sērijā, ja Dievs dos. Un miers, Dieva žēlastība un svētība jums visiem!